Dievs tevi tik ļoti mīl. To, ko Dievs darīja iepriekš, viņš to darīs atkal. Ja Dievs tev kaut ko liek darīt, kas tevi baida, paklausi Dievam. Tu kalpo lielam un varenam Dievam. Notiek masīva izceļošana Kristus miesā. Daudz no Dieva cilvēkiem pāriet no vecās sezonas jaunā sezonā. Tas notiek, lai dotu Dievam godu. Dievs saka, lai esam stipri un drosmīgi. Daudzi Dieva cilvēki dzīvo vēl eģiptiešu domāšanā. Tas nozīmē, ka esi iestrēdzis pagātnē, kur jāiet cauri verdzības apļiem, ka esi saistīts ar veco, ar limitāciju. Tu jūties izaugusi vietā, sezonā ar cilvēkiem, nav kustības un pēkšņi kļūsti nogurusi garā, emocionāli nogurusi no tās pašas rutīnas un jūties nogurusi gaidīt uz Dievu. Dievs nāk tevi kustināt, sāk tevi gatavot jaunajai lietai, bet tev jābūt drosmīgai un jāspēr solis uz priekšu. Tu pirms jaunās lietas attīrījies, apdomāji, kas ir pareizi, kas nav pareizi, kā darīt labāk. Pārdomāji, kas skumdina svēto garu un labo lietas pirms ieeja jaunajā. Šis gads bija garš process. Tu zināji, ka Dievs izdzīs ienaidniekus pirms tevis. Tu zini, ka pārmaiņas notiks, bet Dievs nedeva tiešu maršrutu. Viņš apsolīja izdzīt ienaidniekus, gluži kā ar izrēliešiem, bet viņš veda tevi pa garo ceļu, jo nebija gatava karam. Nebija gatava tam, kas ārā. Tevi vajadzēja stiprināt, un laiks bija ļoti svarīgs. 2. Mūzus 12. nodaļa 36. pants. Tas kungs noskaņoja eģiptiešus labvēlīgi, ka tie viņiem deva, un viņi aplaupīja eģiptiešus. Dievs sagatavoja izrēliešus iziet, tas ir iziešanas laiks, ir laiks iet. Dievs izraisīja ienaidniekā laipnību, dāsnumu, labvēlību pret tevi, ka ienaidnieks dos resursus tavam ceļojumam vai tavam nākamajam solim. Izrēliešiem vajadzēja nodrošinājumu, un tā Dievs nodrošināja to viņiem. 2. Mūzus 13.8. Saviem bērniem sakiet šinī dienā, tas tāpēc notiek, ka tas kungs man tā darījis, kad es iznācu no Eģiptes zemes. Mēs izejam saskaņā kā liela Dieva armija. Tā var būt fiziska kustība, tā var būt garīga, kur redzi, ka Dievs pāršķeļ sarkano jūru priekš tevis. 2. Mūzus 14. nodaļa 13. līdz 14. pants. Nebīstieties, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Eģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsiet. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksiet mierā. Tev ir kaut kas, ko tu lūdzi Dievam ilgu laiku, ilgi gaidi, bet ir iemesls, kāpēc tu gaidi tik ilgi. Dievs radīs apjukumu ienaidnieku starpā. Tu esi pilnīgi citāds cilvēks, kā iepriekš biji, pirms tu iekāpi tuksnesī. Jēzus tevi tik ļoti mīl un lepojas par tevi. Tu esi ļoti drosmīga un tu ļoti pieķēries Jēzum. Tu izvēlējies iet šauro ceļu, un tas tev maksāja visu. Cilvēki skatījās uz tevi un teica, ka esi traka. Ģimene, darba vietā, viņam nebija ne jausmas, ko tu dari, bet tu kalpo lielam Dievam, un ko viņš saka, nozīmē vairāk par jebko citu. Un notiks pārsteidzošs pagrieziens, esi gatava, sagatavojies. Ja Dievs liek trenēties, ēst veselīgi, trenē sevi izturībai. Tam, ko tev vajadzēs darīt tālāk. Dievs var dot norādījumus, kuriem šķiet nav jēga, bet kas par skaistu dzīvi.